Jā, nu, patiesi prieks būt pie jums šodien šeit Skrīveros. Pats nāk no Olainas puses, lai gan tur esmu tā teikt iebraucējs. Nesen, mēs tur, cik nu nesen, bet 7 gadus atpakaļ, pareizāk sakot, nevis Olainē, bet Jaunolainē. Mēs tur arī dzīvojam ar ģimenīti, bet pats esmu, tā teikt, no Tukuma puses cēlies. Tur man ir vēl joprojām tēva mājas, kur es tad arī aizbraucu, lai gan tēvs nav, bet ir mamma palikusi, tad mēs pie viņas arī aizbraucu ciemos. Tā kā es šodien braucu arī Skrīveros iekšā un iebraucu Skrīveros, un tam man uzreiz tā doma, ar ko man asociējās Skrīveri un par cik man ir tā, teiksim, izglītība lauksaimniecības joma. Es dārznieks un pēc tam mācījos Bulduru tehnikumā un pēc tam universitātē. Tad man vienmēr Skrīveri bieži vien saistās ar tādu tā zinātnes centru. Skrīveri zinātnes centrs, kas ir tur braucot ārā, tur es vienmēr zinu, tur ir tāds zinātnieks Jānis. Pie viņa, viņš rektīgi saprot visas lietas, un bieži vien es no viņu varēju mācīties, ka viņš atbrauc pie manis uz iepriekšējo firmu, kādas lietas, jo viņš bija tāds ļoti uzņēmīgs, apņēmīgs, viņš bija tāds inovatīvs un, kā jau riktīgs zinātnieks. Un tā bija viena lieta, ar ko man Skrīveri asociējās. Protams, bērnībā jau neiztrukstošā lieta, braucām konfekts ēst uz Skrīveriem. Tas bija tā kā jau vienmēr skolās, tas tā kā tāda mācība programmā bija, kad braucām skatīties, kā tās konfekts tina, un paši varējām arī to darīt un ēst un tā tālāk. Un tagad vēl projām, ja man ir vajadzība uzņēmuma lietās kaut kādas prezentus materiālus sūtīt vai taisīt, tad es ļoti bieži izmanto Skrīveru konfekts, un viņas ir smuki iepakots un ļoti smuki tā arī uztaisīts, un tu arī uzlikt savu brendu, zīmolu un dāvināt jebkuram, kur tu brauci, un tas ļoti labi un veiksmīgi aiziet. Tā kā tas ir tāds ļoti, tas ar ko man asociējās Skrīveri. Pašam Dievu es satiku tādā brīdī, kur bija tie traknie gadi, un tad bija krīze, un es dzīvoju viens pats, un man bija viss ļoti labi, un tā kā ļoti daudz neko apkārt negāja, nemeklēju, un bija diezgan skeptisks par baznīcām, par reliģiju, un bija pats uz sevi tā kā vērsts, un sapratu, cik daudz varēšu pats izdarīt, tik arī būs. Tad es vairāk biju tāds orientēts uz sevi. Bija tie krīzes gadi, un kaut kā man vēl joprojām bija viss labi, bet tad man uzaicināja viens cilvēks aiziet uz baznīcu, un tas bija Ziemassvētku vakarā. Es aizgāju uz Mateja baznīcu, aizgāju un noklausījos tos prediķi. Tā kā vēl mēs arī turpinājām iet, un tad, kā arī vēl biju kādu brīdi, un tad jau bišķi tā kā noplaka tāda enerģija, un tad nāca Lieldienas, un tad Matejā bija tāds lieldienu tās stacijas, kur varēja iet apkārt un lūgt, un iziet tās stacijas. Un es trāpīju tajā grupiņā, kur tagadējais bīskaps un Mateja baznīcas muzikālās kalpošanas, es trāpīju ar viņiem un staigāju riņķi apkārt, un visas tās stacijas izgāju, un tad viņi lūdza par mani. Un tas man tā kaut kā aizķēra tik ļoti, kad es domāju, es vēl bišķi palikšu. Labi, ja jau tā, tad es vēl palikšu nedaudz tajā Matejā. Un tad sanāca, ka Matejā bija tās uzsauc kalpošanas iespējas, un bija iespēja doties kalpot. Tur bija vairākas tādas lietas, vairākas programmas, kur viņi tā kā bija, un vienā no programmām, es domāju, es noteikti varētu ļoti labi tur tā kā palīdzēt. Un tā bija sadraudzības pusdienas, mēs viņus nosaucām vēlāk, bet tā bija zupas virtuve vienkārši. Un tā kā mēs sanācām kopā tajā zupas virtuves tādā komandā, kas tā kā gribēja piedalīties tajā kalpošanā, neviens tā īsti baigi nebija aktīvs, neviens tā kā to roku necēla, visi bija tā kā klusi. Man tā bišķi tas tā kā nepatika. Es domāju, es tad pieteikšos. Labi, tā kā pieteicos, bet galīgi nesapratu, kur es tā kā piesakos, kas man būs jādara un tā tālāk. Un tā pamazām vēl neesot tā kā nepazīstot Kristu, nepazīstot kas un ko, es sāku iet uz Mateju un kalpot šajā kalpošanā. Un bija jau gandrīz gads,
pagājis, un tad Matejā uzsauca tās svētības mācības, un tad es arī gāju uz tām svētības mācībām. Tā, ka tas bija vēl kaut kāds gads, es būtībā Matejā gāju, bet es nebiju tā kā ne kristījies, ne svētīts, nekas, es vienkārši gāju, un man bija forši tur iet un kalpot. Es atradu sevi caur kalpošanu tādā zupas virtuvē, un tas man ļoti pašam daudz palīdzēja tālāk, kaut kādas lietas saprast un kaut kādas lietas pieņemt. Tad, tāds ir mans tas nākšanas ceļš pie Jēzus, pie Dieva, kā es viņu sapratu, kā es viņu pieņēmu. Un tas ir ļoti labi, ka viņš katram atrod to savu ceļu un katram redz, kā viņš var viņu uzrunāt. Tas tad īsumā par mani, bet šodien es esmu atbraucis, lai arī sludinātu, un tā ir arī ļoti laba forša iespēja, kad ir kursa biedri, pie kā var aizbraukt svētdienās apciemot un pie reizes arī sludināt, kas mums, kas mācās BPI, tas noteikti nāk tikai par labu, jo galu galā paši mēs no tā esam ieguvēji. Un tas mūs arī veido un tas mums māca. Tad šajā reizē mans vārds, ko es izvēlējos, par ko sludināt, būtu no Lūkas evaņģēlija 5. nodaļas, no 1. līdz 11. pantam. Jā, tad no augšām piecelsimies un es nolasīšu, kas tur ir rakstīts. Kādu reizi ļaudis pie viņa spiedās un klausījās Dieva vārdus, bet viņš stāvēja Ģenecaretes ezerā krastā. Tad viņš ieraudzīja 2 laivas ezera malā stāvām, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Bet viņš kāpa vienā laivā, kas piederēja Sīmanim, un lūdza nocelt mazliet no malas, un viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. Un beidzis runāt, viņš sacīs uz Sīmani, dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Un Sīmans atbildēja, un viņam sacīja, meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši, bet uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest. Un to darījuši saņēma lielu pulku zivju, tā ka viņiem tīkls plīsa. Un tie meta ar roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt. Un tie nāca, piepildīja abas laivas pilnas, tā ka tās tikko negriba. Sīmans Pēters to redzēdams krita Jēzum pie kājām un sacīja, Kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Jo tam izbailes bija uzgājušas un visiem, kas pie viņa bija par lomu, ko tie bija vilkuši. Tā arī Jēkabam un Jānim, Cebedeja dēliem, Sīmaņa biedriem, un Jēzus sacīja uz Sīmani, nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Un savas laivas uz krasta vilkuši, tie atstāja visu un gāja viņam līdzi. Amen. Tas bija Dieva vārds. Varam sēsties. Tad es aizlūkšu, lai mēs varam arī iet vārdā dziļāk. Jā, Dievs, Tēvs, paldies Tev par šo vārdu, ko Tu esi atstājis mums. Paldies Tev par šo vārdu. Caur ko mēs varam mācīties un caur ko mēs varam Tevi vairāk saprast, Tevi vairāk izprast, saprast to, ko Tu mums vēlies stāstīt, saprast to, kā Tu to darīji, kā tas bija un kā tas tagad varētu būt. Dievs, Tēvs, paldies par to, ka Tu ikvienu riņķi apkārt gribi uzrunāt, ka Tu ikvienu gribi apkārt apmīļot, samīļot un pastāstīt savu evaņģēliju. Jā, Dievs, Tēvs, es lūdzu, ka Tu caur savu svēto garu arī nāc un šeit šodien palīdz šos vārdus runāt tā, lai viņi būtu tādi, ko cilvēki var saprast, uzņemt savās sirdīs, savās prātos tā, kā Tu esi to gribējis, lai tas tiktu darīts. Tev visa pateicība un slava Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tad iesim arī dziļāk vārdā, bet iesākumā varbūt neliels tāds tā kā ievadiņš. 2010. gadā, oktobrī, nāca klajā Holivudas filma Sociālais tīkls.
vai angliski The Social Network. Par ko tad īsti ir šī filma? Kādā rudens naktī Harvardas students Marks Zuckerbergs, kas ir datoru programmēšanas ģēnijs, pārdzīvo šķiršanos no savas draudzenes un lieto pārāk daudz alkohola. Aizkaitināts, apreibis, dusmīgs, viņš raksta blogus, ielaužas universitāšu mājaslapā un zog studentu attēlus, lai tos izvietotu savā tikko izveidotajā mājaslapā. Šajā rudens naktī pamazām dzimst ideja par šobrīd pasaulē lielāko sociālo tīklu Facebook izveidi. 6 gadus vēlāk, 24 gadu vecumā, viņa tīklā ir 500 miljoni draugu, un viņš ir jaunākais miljardieris pasaulē. Pirms tam Latvijas mērogā bija pazīstama tāda vietne, kura vēl joprojām droši vien eksistē un strādā – Draugi. Atceros, ka šī vietne sakarā man iepriekšējā darbā nedaudz pat apcēla un apsmēja, jo teica, ja tu neesi draugos, tad tu jau neesi vispār nekur. Un tas man lika sajusties mazliet tādām kā outsiderim, tādam kā mazliet meža vecim, kurš neiet laikam līdzi un ir atpalīdz no kaut kā šķietami aktuāli un svarīgi. Bet tomēr, vai šāda tīkla esamība, tīklošanās ir tas, kas mums tiešām piepilda, ir droša, dod gandarījumu ikdienā un ir atbalstoša mūsu grūtos brīžos, ir stipri vien apšaubāma. Pēc tam, kad iepriekšējās nodaļās Jēzus sāk pildīt sev uzticēto uzdevumu, gāja apkārt mācīdams un sludinādams gan sinagogās, gan mājās, par dažādiem Galilejas piejūras ciematiem, kā arī darīdams daudz un dažādu brīnumu lietas, dziedinot slimos, neveselos un līdz ar to arī iemantojot slavu kā brīnumdaris, kā cilvēks, kura klātbūtnē notiek neparastas lietas. Mēs to varam lasīt iepriekšējā nodaļā, 4. nodaļā, 33. pantā, 39. pantā, 41. pantā. Viņš ieguva atpazīstamību. Un, ja var teikt, savā ziņā arī popularitāti. Cilvēki viņu paši meklēja, pat vēlējās aizturēt, lai tas viņu neatstātu. Kā mēs to varam lasīt, piemēram, 4. nodaļas 42. pantā. Un gaismai augstot, viņš iziedams gāja uz tuksnesi, un ļaudis viņu meklēja, un pie viņa nogāja, un viņu turēja, lai no tiem neaizietu. Bet viens no centrālajiem pantiem, kas iezīmē patieso Jēzus nākšanas uzdevumu un mērķi, bija vārda sludināšana, ir lasāma nākamajā pantā, 4. nodaļā, 43. Un viņš uz tiem sacīja, arī citām pilsētām man pienākās sludināt Dieva valstību, evaņģēliju, jo tāpēc es esmu sūtīts. Tas ir tāds, kā zināmā mērā tāds pagrieziena punkts turpmākajai viņa kalpošanai. Viņš stāsta šo lietu, bet īsti droši vien neviens arī negrib saprast un pieņemt, ka viņam būs jāaiziet projām. Bet tas ir viņa uzdevums, tas ir viņa mērķis, tas ir tāpēc, ka viņš ir nācis šeit. Tā viņš nonāca līdz Ģenecaretes ezeram. Citos evaņģēlijos arī Galilejas jūra. Kāpēc tieši Jēzus uzsāk Dieva valstības evaņģēliju sludināt tieši tur? Galilejas jūra, jeb citviet arī zinām kā Tiberijas ezers, ebreju valodā ir arī zināms kā Kinerets. Ir pasaulē viszemāk novietotais saldūdens ezers, kas ir reizē arī lielākais Izraēlas saldūdens ezers. Kinereta apkaimē senos laikos bija turīgs lauksaimniecības reģions un ar plaukstošām pilsētām. Ar plaukstošām pilsētām. Jēzus Kristus sludināšanas laikā ezera piekrastē bija blīvi apdzīvota. Šeit notika rosīga tirdzniecība un zveja. Citviet var lasīt, ka ir bijušas līdz pat 207
dažādām apdzīvotām vietām, pilsētām un ciematiem. Tika arī pieminēta Kalna svētkruna, arī Kalna svētkruna ir šajā apkaimē notikusi. Un arī viņš ir tāds ļoti tādā zemā vietā, ko arī pēc tam Jēzus izmanto. Šajā 1. pantā mēs lasām, ka citi cilvēki spiedās un klausījās Dieva vārdu. Šī aina liek domāt, ka jau iepriekšējā nodaļā Jēzus uzsākto savu misijas gājienu ir kļuvis populārs un atpazīstams. Vismaz tajā apkārtnē, kur viņš atradās. Un darījis sev uzticētos brīnumu darbus. Viņš ir iemantojis, jau var teikt, zinām, popularitāti un slavu. Līdzīgi kā mūsu hokejisti vai basketbolisti, atgriežoties no pasaules čempionāta. Ļaudis pie viņiem spiedās un klausījās. Kas gan var būt īstenībā vēl labāks jebkuram mācītājam un jebkurai draudzei, ja ap tevi cilvēki burtiski spiežās apkārt, lai dzirdētu Dieva vārdu, kuru tu sludini. Bet šis pašs spiediena rezultātā Jēzus ir spiests iekāpt vienā no laivām, ar kuru pavisam nesen bija atgriezušies zvejnieki no zvejas, no savas kārtējās zvejas. Un paglātos no savu pieliedzēju pulka, bet tur tāpat turpināja iekāpt laivā un tāpat turpināja mācīt ļaudis. Bet tagad jau to darot no laivas. Vēl viena maza, bet zināmā mērā ļoti būtiska nianse, kas spēlē Jēzum par labu, Jēzus iebraucot ezerā izmanto ūdeni, ar kuru akustikas elementu, lai viņa sludinātais vārds būtu labi sadzirdams. Ūdens ir izcils skaņas vadītājs, bieži vien labāks nekā gaiss, jo skaņa tajā izplatās aptuveni 4,5 reizes ātrāk un tālāk. Tad mēs varam iedomāties, viņš ir iebraucis ar laivu iekšā, ir tā kā kalni apkārt, un cilvēks stāv krasta malā, un viņš sludina, un tas ūdens, to, ko viņš sludina, izplatās daudzreiz vairāk un daudzreiz ātrāk un skaidrāk. Un viņš ne tikai tos, kas ir ezera malā, bet arī varbūt tālāk par uzrunāt. Bet no atpakaļ pie teksta. Ir rīts, jo Sīmans saka, ka zvejnieki visu nakti ir smagi strādājuši. Ģenecaretes ezera krastā ir šie vīri, kuri tikko atgriezās iespējams no kārtējā tukšā zvejas brauciena un mazgā savus zveju tīklus, lāpa tos un domā kādas savas domas. Varbūt mēs noķersim to lomu rīt, bet turpat ir domas par tukšajiem tīkliem. Un tad, jāsaka, patiesībā šie cilvēki toreiz, un arī mēs tagad šodien, tomēr galā meklējam, domājam atbildes uz šo jautājumu, kādēļ šeit es esmu, kāda ir jēga un mērķis manai dzīvei. Vai ir kāds, kas var to dot atbildi, vai ir kāds, kas spēj ieklausīties arī manās klusajās domās, vai ir kāds, kas vispār spēj atbildēt uz šiem lielajiem un grūtajiem jautājumiem. Un iespējams atbildi var ieraudzīt vienā no šiem pantiem, kurus mēs jau iepriekš lasījām. Un tur ir teikts sekojuši. Viņš, Jēzus, ieraudzīja 2 laivas ezera malā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Viņš ieraudzīja, viņš redzēja, viņš pievērsās. Viņiem, priekš viņa šie cilvēki toreiz un šodien, mēs katrs priekš Kristus esam svarīgi. Dievs mūs redz un Dievs pievēršas mums. Mēs nevaram no mūsu dzīves, ja tā var teikt, šajā Ģenecaretes ezera krastā tā vienkārši izrauties ārā un nedomāt par to, kas mums ir apkārt. Kur mēs esam iekšā, bet šie vārdi mums atklāja, ka Jēzus ir tas, kurš pienāk mums pavisam tuvu klāt. Kurš arī mums šodien saka, es redzu
tavas laivas, es redzu tavas tīklus, es redzu, ka tu šodien, es redzu, ka tu bieži esi tukšā, es redzu tavu sirdi, kas bieži vien ir smaga. Es pazīstu tavus jautājumus, uz kuriem tu meklē atbildi. Viņš, Jēzus, ir šeit pat, un viņš pievēršas katram no mums. Katram no mums. Jēzus ienāk šo zvejnieku ikdienas darba rutīnā un redz, ka zvejniekiem tā dienā nav īpaši labi veicies. Un viņš aicina vēl vienreiz zvejnieku airēt ar viņu kopā dziļumā, un tur sludina evaņģēliju un māca pie ezera sanākušiem debesu valstību. Un tad mēs varam lasīt tālāk. Un beidzis runāt, viņš saca Sīmanim, dodies uz augšu, izmed savus tīklus. Sīmans atbildēja, meistar, mācītāji, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši, bet uz tavu vārdu es gribu tīklus izmest. Vēlreiz izlasām, bet uz tavu vārdu es gribu tīklus izmest. Pag. Kas šajā brīdī te notiek? Galdnieka dēls, kas ir Jēzus, sāk mācīt profesionālu zvejnieku, kuri ar to nopelna iztiku gan sev, gan savām ģimenēm. Amats un prasmes, kuras tiek mantots no paudzi uz paudzi, zināšanas un pieredze, kuras tiek pārmantots no paudzes uz paudzi. Bet šeit mēs redzam, ka Jēzus pārsteidz visus kā eksperts zvejniecībā. Pat pie tam Sīmons, kā profesionāls savu amatu meistars, viņam atbild, mēs jau visu nakti esam pūlējušies un nekā neesam dabūjuši. Nav vērts vēl tur pūlēties. Mēs redzam, ka pieredzējušie jūras vilki, ja tā viņus var nosaukt, ir palikuši tukšā. Bet viens no centrālajiem teikumiem šajā pantā būtu šis, bet uz tavu vārdu es gribu tīklus izmest. Jēzu, lai kā arī būtu, es darīšu to tavā vārdā. Es darīšu to, jo tu tā teici. Es darīšu to, jo tu tā teici. Bieži vien man arī mājās ir 4 meitenes, un tad sanāk tā audzināšanas praksa un tā tālāk, un ir vecākā meitene, tad ir jaunākās, ar jaunākām ir vieglāk tikt galā, ar vecāko jau mazliet grūtāk. Un tad ir tāda prakse tagad, kad bērns jau nedrīkst tā teikt, uz viņiem rāties un dusmoties un kaut kā pamācīt. Bet man liekas, šie vārdi tavā vārdā, jo es tā teicu. Man liekas, tie ir bieži vien tādi, uz ko grūti. Es zinu, psihologi teiks, ka tā nav pareizi, bet jo es tā teicu, ir ļoti labs pamats sevišķi, ja vecāki varbūt arī noguruši. Jo es tā teicu. Tas bieži vien nevarētu arī nostrādāt. Vismaz reizi gadā arī man ir izdodas ar sievas tēvu uz gādību izrauties zvejā. Es gan to vairāk saukt par tādu kā pīckošanu, nevis zvejošanu. Un tajās reizēs es varu sadzirdēt no cilvēka, kurš šo lietu daudz labāk pieprot, ka makšķerēt vislabāk ir vai nu vakarā, vai nu pa nakti, agri no rīta. Jo tad zivis atrodas vairāk ūdens virspusē. Pa dienu saulainā laikā viņas ienirs dziļāk, kas savukārt nozīmē, ka viņas būs grūtāk noķert. Bet šeit, šī brīdī, tas ir rīts, tā ir diena. Jēzus aicina dienas laikā iziet, viņas zvejot. Bieži vien te cilvēku Pēters sarāds kā ļoti ticīgu, bet viņš ir tāds pats cilvēks kā mēs, kā tu, kā es, kā tu. Pēters ir pārguris un viņam ir liekas neiespējami tur vēl kaut ko noķert, bet Pēters ir gatavs, ja tā var teikt, uzlikt likmi, uzticēties Jēzus teiktajam vārdam.
Jēzus teiktajam vārdam, kas ir aprakstīts 5. pantā. Un tā bija pareizā izvēle. Kaut kas Jēzus sacītajā vārdā viņu uzrunāja. Atklāsmes grāmatā mēs varam lasīt: redzi, es stāvu tavu durvju priekšā, tavu un manu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas man dzird balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu pie viņa mīlestību, un viņš ar mani. Tavā un manā ziņā ir sacīt Kristu. Es atveru savas sirds durvis un dzīves durvis tev. Tavu un manā ziņā ir sacīt, bet tad, kad viņš ienāk, ja mēs šīs savas sirds durvis atdarām, tad ir labi, ja mēs tās viņam patiesi arī pastāstam, kā mēs katrs jūtamies, ko mēs piedzīvojam. Ja ir grūti cilvēku priekšā izskatīt savu sirdi, jo mums liekas, vai es tikšu saprasts. Bet Dievam tu droši var teikt visu, līdzīgi kā ar šie vīri, kuri tā arī pateica: Kungs, mēs cauru nakti esam zvejojuši, strādājuši, bet viss pa tukšo. Mēs nekā neesam dabūjuši. Un tad, kad tu esi godīgi pateicis visu, tad tu gatavojies saņemt atbildi. Jēzum ir padoms tavai dzīvei. Tāds padoms, lai varbūt arī tava dzīve iegūt iespējams otru elpu un patiesi varētu dzīvot ar prieku. Pēterim Jēzus sacīja, un tie bija īpaši viņam veltīti vārdi: dodies uz augšu, izmet savus tīklus. Tālāk 6. pantā mēs lasām, un to darījuši tie saņēma lielu pulku zivju, tā kā viņu tīkli plīsa. Šeit norisinās kārtējais Jēzus brīnums. Pēters bija atsaucies un paklausījis Jēzus lūgumam. Todien Pēters ar sava darba biedriem izvilka tīklus ar pārdabisku zivju lomu. Ja es būtu kā vecāks un es būtu teicis vai meitai, paklaus uz manu vārdu, tad šeit brīnīt teiktu, te apmēram tas varētu nospēlēt. Un tomēr šeit nav runa tikai kādas atsevišķas veiksmes saņemšanu, nav runa tikai par palīdzību kādā krīzē, krīzes brīdī, ko cilvēki bieži vien meklē, lai uz kādu savu jautājumu. Runa ir par jaunu virzienu. Tavai dzīvei, par jaunu sākumu tavai dzīvei. Un to ir ļoti būtiski saprast, ja mēs paši atsaucamies un paklausam šīm pārmaiņām, kuras varbūt sākumā nemaz nevaram nodefinēt, nevaram saprast, jo mēs paši izdarām to ar saviem lēmumiem, kurus tālāk pieņemam, mēs piedzīvojam kaut ko lielu, kaut ko pārdabisku, bet tāpat laikā kaut ko ļoti tik tuvu un personisku, kas ir mums, jo mēs esam atvēruši Jēzum savas sirds durvis. Es darīšu to, jo tu tā teici. Dodies uz augšu nozīmē atsaukties Kristum un viņa aicinājumam. To redzēdams, mēs lasām tālāk, to redzēdams Sīmons Pēters nokrita Jēzus priekšā uz ceļiem un sacīja: Kungs, ej no manis prom, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Sīmonu un visus, kas bija ar viņu, bija pārņēmuši bailes no lielā zivju loma dēļ. Un, protams, piedzīvojot kaut ko tādu, mums rodas jautājumi un vēlme to savā cilvēciskā saprašanā izskaidrot. Pēters un viņa darba biedri pilnībā pārsteigti. Viņš saprot, ka tas, kas ir bijis viņu laivā, tas ir viens varens svēts vīrs. Mēs varētu jautāt sev, kas tagad notika? Kas viņš tāds ir? Pilnīgi noteikti arī toreiz šīs izbaudas piedzīvoja Pēters un viņa darba biedri. Jā, tur kontekstā mēs varam nojaust, ka tās izbaudas bija par šo brīnumu, kas tikko notikās, tik daudz zivju noķēra. Kas bija savā ziņā Pēters kopā ar saviem darba biedriem ir pārsteigti pašos pamatos. Tur, kur viņi jutās spēcīgi un zinoši, Jēzus viņu pārliecību iedragāja
un mainīja. Bet galu galā šī brīnuma bija Kristus brīnumainā klātbūtne un viņu neaptveramais lielums, ko mums ir bieži vien grūti izskaidrot. Aiz šī brīnuma bija Kristus jaunais izaicinājums viņu dzīvē, un tīri dabīgi no tā var izbīties. Nav nemaz tik viegli ļauties Kristus vadībai, jo tas nozīmē, tu savu dzīves stūri nodod Kristus rokās. Bet mēs jau esam pieraduši, ka mēs savu dzīvi tā vai citādi varam paši stūrēt. Tā arī mēs ejam tālāk un lasam 10. pantā. Tā arī Jēkabu un Jāni Cebedeja dēlus, kas bija Sīmaņa darba biedri, un Jēzus sacīja Sīmanim, nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Šajā pantā man šķiet, ka tāds atslēgas vārds varētu būt nebīsties. Šis vārds arī nebīsties ir arī Lūkas evaņģēlī vienā no pašā sākumiem, kur piedzimst mazais Kristus bērniņš, un eņģeļi saka uz ganiem, nebīstieties. Nebīstieties, es ar jums esmu kopā. Es ar jums esmu kopā, lai kas arī būtu. Nebīstieties. Pēc iepriekšējos pantos lasītā mēs varam saprast, ka Pēters ir strādīgs un ikdienas darbos aizņemts cilvēks. Viņam nav daudz laika staigāt apkārt un klausīties gudrās lietās, kuras tiek rakstītas vai sludinātas. Un mums ikdienā apkārt, reālajā dzīvē, Pēterim un viņa biedriem galvenais ir darbs. Un darba rezultāts. Un nevis gaidīšana un cerēšana uz kaut ko no malas. Un tad, kad viņi sastop Jēzu, galvenais arguments, kāpēc viņi kļūst par Jēzus sekotājiem, ir tas, ka Jēzus caur šo praktisko, reālo dzīves praktisko piemēru, kad viņi iziet zvejā kopā ar Pēteri un viņa palīgiem parāda, ka viņš nav vienkārši sludinātājs, kur brauc riņķi apkārt un tikai sludina, varbūt reizēm grūti saprotams lietas. Viņš parāda caur šo praktisko piemēru, ka viņš ir atvērts katra cilvēka ikdienas rūpēm un vajadzībām. Viņš ir atvērts ik katram no mums. Viņš ir mums aicina darīt kopā ar viņu kaut ko tādu, ko mēs neesam darījuši un droši vien savā ierastajā ikdienā varbūt arī nemaz nedarītu. Bet caur šo ienākšanu praktiskā un ikdienas darbos aizņemtā Pētera dzīvē kaut kas mainās. Un ja mēs viņam uzticamies, mēs sasniedzam rezultātus tādus, kā mūsu prāts to nemaz nevarēs iepriekš paredzēt un pieredzēt. Tas mērķis ir nevis gaidīt brīnumus, bet sekot Jēzum viņa pēdās un darīt viņu ar viņu kopā, būt ar viņu kopā, izmest ar viņu kopā zvejas tīklus, paļaujoties uz viņu. Vai vēl precīzāk sacīt, piedalīties tajā, ko Jēzus dara mūsu dzīvēs. Cik bieži ir tā, ka mana vēlme, mana rīcība, manas domas ir vērsts uz kādu risinājumu, atrisināt kaut kādu lietu, sasniegšanu. Bet galu galā mums nākas atzīt, ka mani izmestie tīkli ir tukši. Man nekas nesanāk. Un acīm redzot, nav vērts, nav bijis lemts. Manā spēkā un gudrībā ir izmestie tīkli augļus nedos. Jeb tajos zivis nevarēs noķert. Te mēs arī lasām tālāk, ka Pēteris, Jēkabs un Jānis kļuva par pirmajiem 3 Jēzus mācekļiem, par pirmo kodolu mācekļu grupā, kuru viņš pēc tam arī tālāk veidoja. Viņi visi nāca no vienas vides, no vienas pilsētas, no viena uzņēmuma, ja tā var teikt, jo viņiem bija kopīgas laivas. Viņi kopā brauca, zvejot, viņi kopā darīja lietas, viņiem bija savi kopīgi joki, savas intereses, viņi zināja viens otru, viņi pazina viens otru. Un tā ir ļoti laba un droša vide, kur aicināt citus vēl klāt.
pievienoties. Un arī mēs ik viens esam aicināti būt par cilvēku zvejniekiem. Līdzīgi kā Pēteris, kurš bija vienkārši zvejnieks, bet atsaucās Jēzus aicinājumam. Jēzus vēlas, lai mēs, tu un es, būtu cilvēku zvejnieki. Šis salīdzinājums. Jūra ir pasaule, zivis ir ļaudis, zvejas tīkli ir evaņģēlija pasludināšana, un laiva ir baznīca jeb draudze, kas ir laba un droša vieta, kur pievienoties un būt drošā tīklā ar citiem brāļiem un māsām, kur viens par otru var aizlūgt, viens otru var atbalstīt un iestāties. Tas nozīmē, ka Jēzus vēlas, lai mēs citiem stāstītu par to mīlestību un žēlastību, kuru esam no Jēzus piedzīvojuši reiz paši, caur viņa evaņģēliju un ar citiem, un lai arī citiem ir iespēja to piedzīvot. Lai būtu par cilvēku zvejnieku, bieži vien pietiek izstāstīt tikai savu liecību, savu dzīves stāstu kādam citam, kurš ir turpat līdzās, ikdienā. Bet tāpat laikā ir jālūdz arī par atvērtām iespējām. Un ja tu reiz lūdz par tādu, esi gatavs, ka Dievs tev dos. Nebaidies, bet te kā viņš saka, nebīsties, es būšu ar tevi. Nav ko baidīties. Lūdzam par iespējām, un Jēzus mums atvērs durvis. Tas nozīmē, paklausot Jēzum, izmest tīklus, liecinot, mācot Bībeles patiesību un atkal tos ievilkt, aicinot ļaudis nākt uz draudzi. Un visbeidzot, ja tu domā, ka makšķerēšana ir aizraujoša un esi piedzīvojis prieku par nomakšķerēto zivi, tad iedomājies, kādam ir jābūt priekam, ka tu kādam citam vari pastāstīt par Jēzu Kristu, un viņš iepazīst Jēzu un var viņu pieņemt par savu pestītāju. Tad es aizlūkšu, lai mēs varam arī atvērt un pārdomāt šos vārdus. Jā, Dievs Tēvs, paldies, ka Tu esi mūsu glābējs, ka Tu reiz esam bijuši tajā tīklā, un Tu mūs esi varējis noķert, ka mēs esam varējuši būt to zivju vidū, kuras Tu mūs esi paņēmis un kuras varēs izvilkt ārā no šīs pasaules jūras. Dievs Tēvs, paldies, ka mēs varējām atsaukties un ka mēs esam ar visiem kopā šajā tīklā, kas ir draudzes tīklā, kas ir droša vide, kas ir vide, kas ir balstīta uz Tevi, uz Tavu vārdu un kas ir tāda, kas ir iedrošinoša vide. Cilvēki, kuri reizēm varbūt nejūtas vērti apkārt, ikdienā, atnākot šeit, viņi iespējams var daudz vairāk lietas izdarīt, jo Tu esi ar viņiem kopā, Tu atbalsti viņas, Tu palīdzi viņiem, Tu iedrošini viņas. Dievs Tēvs, es lūdzu, ka katrs mēs varam arī uz priekšu būt kā tādi zvejnieki, kuri domājot par šo tīklu, kuru ikdienā mēs varam izmantot kā evaņģēliju, ka mēs redzam cilvēkus, kuriem mēs to varam stāstīt. Dievs Tēvs, es lūdzu, ka Tu dod mums šo iespēju un ka mēs to varam arī izdarīt, jo Tu esi aicinājis to mums darīt. Dievs Tēvs, palīdz mūs, iedrošini mūs, atbalsti mums, dod mums vārdus, dod mums iespējas, rādi to, kur Tu vēlies, lai mēs to varam izmantot. Jā, Dievs Tēvs, Tev visa pateicība un slava Jēzus Kristus vārdā. Āmen.